Svētdien spīdot spožai saulei uz AB Dāmju pulcējās 45,000 ļaužu, kurus nenobiedēja augstā vēja brāzmas. Pirmo reizi Latvijā pašā Rīgas centrā notika jau daudz viet pasaulē iemīļotais pašdarināto lidaparātu konkurss Red Bull Flugtāga. Ar neredzīgo vadītāju pie stūrēs, smukā plasmas krēslā, stanga nokrita. Braucam! Visa Rīga gavilē, Troļļuks upē! Baibas Sipenieces un Paula Timrota vadītajā pasākumā piedalījās 46 komandas, un to izpildījumu vērtēja īpaša žūrija. Žūrijā darbojās arī Jana Duļevska, kur par spīti augstiem vējiem bija sajūsmā par piedzīvoto. Mums iedeva sēgas, viss bija kārtībā, un mēs sildījāmies viens otram blakus un vērtējām oriģinalitāti, kreativitāti, visu, krāsas, mūziku. Ļoti patika gaismas pils, personīgi un ļoti fantastisks pasākums. Es gribētu, lai būtu ar biežāk un biežāk, vismaz 2 reizes gadā šādi pasākumi. Gaismas pulta piezemējas Daugavā! Lūk, kā viņa aizlidoja! Vistaisnāko ceļu taisni Daugavā gaismas pulta 2000 kilogramī. Pasākumu vērot bija ieradies arī mūziķis Gustavo. Ja man būtu kāds palīgs, kas uztaisītu tādu lidaparātu, kas tiešām lido, tad es labprāt, bet iekrist no tāda augstuma. Man par katru tā aizsardās elpu, ka es skatījos žūrijā sēdēju, ka viņi krīt, un man liekas, diezgan liels augstums ir. Var arī kaut kā tā aiziet šķērsām, bet prieks, ka viss forši ir negaidīt daudz cilvēku katrā ziņā. Es nācu šajien, nebija domājis, ka tik daudz būs. Red Bull Flugtāga apmeklētājiem bija iespēja vērot ļoti dažādus lidaparātus. Daugavā ielidoja gan lidmašīnas, gan pat trolejbuses. Taču lielāko sajūsmu un aplausu vētru izraisīja gaismas pils. Lai cilvēki sadzirdētu, reizēm ir jāpasaka asā. Hey sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey sister, go, sister, soul, sister, flow. Pils ar Helēni nokrīt Daugavā! Konkursa dalībnieki viens pēc otra gāzās Daugavā, kur viņus sagaidīja glābēja komanda. Vīri laivās un uz ūdens motocikliem ne tikai izvadīja krastā peldošos, bet arī rūpējās par ūdens tīrību. Pirmo reizi Latvijā arī uzstājās aeroakrobātikas komanda Flying Bulls. 4 lidmašīnas Somu smagā metāla grupas Nētvišu mūzikas pavadījumā šķēla debesis virs Daugavas. Džēna Tamuļeviča, Jānis Palkavnieks, Diena TV.